Toliņa Saeimā būs nacionālais klimata un enerģētikas plāns, kas tur prasīs 12 līdz 14 miljardus. Zinot, ka Ķīna dažās stundās iztērē tikpat daudz izmešu, cik Latvija gadā, jā, tad šo jautājumu uzdevu tikai vienu iemeslu dēļ. Es paskatījos tikko statistiku, ka atmodas laikā 1987. gadā Latvijā piedzima 42 000 bērnu. Kad pirmoreiz Dombrovskis kļuva par premjeru 2009. gadā, tad vēl bija 24 000, pagājušajā gadā kaut kur ap 13 000, un šogad varbūt nebūs 10 000. Jā. Tad kāda ir šīs valsts pastāvēšanas jēga? Paldies. Jautājums, kā agrāk teica, pieņems, kurš vēlās atbildēt, lūdzu? Es varu ar tādu pašu ironiju, kā jautājums bija ar tādu ironiju, es ar tādu pašu ironiju varu atbildēt. Ja mēs tā turpinam, tad mūsu pastāvēšanas jēga ir tāda, lai sevi aplikt pēc iespējas lielākām saistībām. Ja šāda valsts turpina, lai pēc tam šīs saistības mēs nevarētu izpildīt un nekas cits neatliktu, kā pildīt viņas ar saviem aktīviem, pārdodot aktīvus, lai izpildītu šīs saistības. Lai mūsu meži, lai mūsu dabas resursi, lai mūsu infrastruktūra kādam piederētu kādam citam. Es nezinu, kāda jēga. Man šķiet, kaut kādos papīros, kaut kas tur pa latviešu tautu bija rakstīts, bet ja mēs skatāmies, kas un kā dabā notiek, tad man šķiet, viņai nav jēgas vairs. Man liekas, ka tā jēga būtu, kad katrs mēs varam realizēt savus sapņus tādā kultūras un sabiedrības vidē, kurā mēs esam radušies. Ja? Bet ja mēs kā kopīgi, kā komanda to nespējam realizēt, tā valsts vienkārši izbeigsies agri vai vēlu. Tas ir jautājums mums visiem, vai mēs varam kaut kā saņemties un pamainīt to kursu vai nevaram. Tā. Piedāvātu beigt čīkstēt un atzīt vienu lietu, ka mūsu valsts ir mūsu cilvēki. Un, kā jau es minēju, viņi būs tik, cik viņi būs. Un mums ir jāstrādā tā, lai šiem cilvēkiem, tie, kas šeit ir vairāk vai mazāk, būtu labāk. Un šis zaļais kurs, kas praktiski ir uzņemts saistības, kuras mēs nevarēsim neizpildīt un kuras mums draud ar ļoti lielām soda sankcijām, nozīmē tieši to, ka mūsu finansiālā suverenitāte ir apdraudēta. Jā, man liels pārsteigums ir, ka ir tik daudz cilvēku, kas nezinu, kas ir Latvijas jēga. Man liekas, ka ir jēga un droši vien katram sava. Bet man vienkārši aicinājums visiem runātājiem ir, protams, mēs visi esam dzirdējuši, ka mums slikta valdība, tur nekompetenti deputāti un mums ir vajadzīgs lielāks privātais sektors. Faktiski mums ir vajadzīga milēja pārvaldīta valsts. Varbūt, lai tas viss būtu kaut kā produktīvāk, tad varbūt runāsim par to un nevis konstatēsim faktus, ko mēs visi zinām, ko mēs jau visi izlasījām izdales materiālā.